Kad ļaudis mēļo, kā Ziemassvētkos radusies tradīcija dāvināt dāvanas, es atkal tikai smaidu un klusēju. Bet, protams, ka austrumu vīri pie varenā valdnieka tukšām rokām vis nenāca. Un dziesma ir brīnišķīga dāvana. Turpinām labdarības akcijas nāca līdzās Ziemassvētkos koncertu Betlēmes zvaigzne no Rīgas Doma baznīcas. Te bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām sniedz prieku citiem, dziedot un dejojot, arī spēlējot dažādus mūzikas instrumentus, pat apvienojoties muzikālās grupās. Viņu sirsnība un atvērtība ir tik patiesa, ka gribas to sniegt arī radioklausītājiem. Iepazīstināšu ar vienu no koncerta dalībniekiem, Raimondu Siktaru. Uz mēģinājumu viņš bija ieradies kopā ar savu omi. Ikdienā puisis dažādās nodarbībās laiku vada dienas aprūpes centrā Cerību Ligzda. Mums ir ierakstīts otrais disks, vien nav naudas, lai izdotu viņu. Un ko jūs vēl tādu interesantu darāt? Šujam, izšujam. Pietiek pacietība tādai izšūšanai? Jā. Un, piemēram, ko izšuja? Kas tur? Mājās kartiņas izšuju, eņģelīšas esmu izšuvis, eglītes izšuvu. Tā. To varēs dāvināt tagad arī Ziemassvētkos? Jā. Tas tā no sirds, ka tāds darbiņš to. Tieši tā. Dziedam, šujam, aužam. Aužat arī? Jā, mums arī stelles ir. Lupa deķus aužam. Un ko omīte? Oma kaķi auklē mājās, kur mums ļoti baigais mežonis ir. Esat izlutinājuši droši vien. Oma pat izlutināja kaķi. Kad nav neko izdarījusi, tad gaida pie durvīm, kad slēgs durvis vaļā. Kad ir kaut ko izdarījusi, kādas valēdnības, tā viss. Oma slēdz durvis vaļā, viss, kaķis nav vairs. Nav vairs kaķi neredzama. Un tad Raimonds Siktars kopā ar dziedātāju Ievu Sutūgovu aizrauj līdzi Ziemassvētku regajā. Šai brīnišķā dienā Egļu zarā ikvienā Mirds gais viņa mazā un sirdī prieks. Šai brīnišķā dienā sniega pārslaik vienā, kā svētku sajūtā Mans pieskāriens. Draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, zem eglītes dāvanas meklēs ik viens. Un draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, un sveiks gaismā lāsekas mirds. Šai brīnišķā dienā Ik skatienā liegā mirds gais viņa mazā, un sirdī prieks. bet vakars, kad pienāks, lai sāpe ikvienā zūd svētku sajūtā, tev mīļais draugs. Draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, zem eglītes dāvanas meklēs ik viens. Un draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, un sveiks gaismā lāstekas mirds. Šā brīnišķā dienā Egļu zarā ikvienā mirds gais viņa mazā, un sirdī prieks. Šai brīnišķā dienā sniega pārslēg vienā, kā svētku sajūtā mans pieskāriens. draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, zem eglītes dāvanas meklēs ik viens. Un draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, un sveiks gaismā lāstekas mirds. Draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos,
zem eglītes dāvanas meklēs ik viens. Un draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, un sveņš gaismā lāsakas mirs. Un sveņš gaismā lāsakas mirs. Un sveņš gaismā lāsakas mirs. Sapnis par dāvanām, sapnis par prieku, sapnis par sapņiem un sapnis par brīnumiem. Tas viss pieder šai naktī. Purmsātu speciālās internāta pamatskolas kustību grupai izdzīvot miega rūķu stāstu palīdz Marta Bieriņa dziedot un Kārlis Sauzāns spēlējot čellu. Laukā nāk uz pirkstu galiem, miega rūķis klāt. Spilvenā man sapņu saliek, sāk jau jājāt. Spilvenā man sapņu saliek, sāk jau jājāt. Paliek brūnais lācis, leļu pāris dus. Miegs no tāliem ciemiem nācis, krīt kā sniedziņš mīksts. Miegs no tāliem ciemiem nācis, krīt kā sniedziņš mīksts. Klusi, klusi, silti, silti, runcis murra vien. Un pa balto sapņu tiltu rūķis māju brien. Un pa balto sapņu tiltu rūķis māju brien. Klaukā nāk uz pirkstu galiem, miega rūķis klāt. Spilvenā man sapņu saliek, sāk jau jājāt. Spilvenā man sapņu saliek, sāk jau jājāt. Tikmēr savam uznācienam rūķu tērpos gatavojas Gaismas speciālās internāta pamatskolas ritma grupa. Tajā ir dažādi vecuma skolnieku no 2. līdz 9. klasē. Kopā ar viņiem mūzikas skolotāja Elga Polīte. Bet tagad iepazīsimies. Aiva, Katrīna, Līga, Sintija, Monvīts, Lāna, Lainīte, un kā tevis? Mārtiņš. Jāzeps. Ko jūs šodien šeit darījāt? Spēlēsim instrumentus. Kristūri, Zvaniņi. Tādas plasmasas klarnetītes es atvedu šajā vasarā, būdam Turcijā, ieraudzīju tādas plasmasas, un tad mēs iemācījāmies spēlēt, un tad mums ir blokflautiņi vēl, un mums ir arī trompete, un mums ir īstā flauta, un tad ir 3 stūrīši, kur ir mūsu pašu nozāģētā priedītē sakarināt un izpušķot, un tad mēs nākam ar zvaniņiem, šo tagad mums ļoti daudz instrumentu, un tad mums vēl mazie draugu rotaļmantiņas, kurus mēs tā kā apmīļojam, un tad noliekam zem priedītes, lai priedītei būtu siltāk. Un tad mums ir ļoti skaisti tērpi. Mēs būsim tādos rūķu tērpos ar baltām cepurēm un ziliem bumbuļiem. Viss ir pieskaņots, lai būtu tā piemēroti. Kuri brīži jums ir visjaukākie? Kuri paliek prātā? Svētki. Vienmēr Ziemassvētki vai arī citi svētki? Arī citi.
Un ko jūs vēl ikdienā darāt? Ne taču visu laiku pušat flautiņas un sitat trīsstūrīšus. Dziedam, dejojam. Mums ir ļoti laba pedagoga komanda. Mums ir tādi augstas klases speciālisti, un tad mēs varam faktiski kalnus gāzt. Principā mums nav nekas neiespējams. Un kā jūs šoreiz guvāt priekšroku tieši šim priekšnesumam, tādam ritma skaņdarbam? Vispār mums ar mūsu priekšnesumu iznāca pavisam interesanti. Mums bija pilnīgi cita rakstura skaņdarbs. Mums bija tāds klaunu mūzikas skaņdarbs un pilnīgi ar spilmentiņiem uznācām un dažādiem krāsainiem instrumentiem. Un tad, skatoties pēc scenārija, situācija bija tāda, ka mums vajadzēja kaut ko pavisam citu. Un tad 3 nedēļu laikā mēs apguvām pilnīgi citu skaņdarbu, tāpēc es arī gribēju drusku mūs tā kā paslavēt, par to, ka mēs varam tādus kalnus apgāzt, ka mums pašiem prieks un brīnums ir. Vēl par to sportu gribēju pajautāt. Florbols, basketbols. Jā, mūsu pārstāvji ir bijuši Grieķijā un ir bijuši Ķīnā arī kā sportisti mums savā laikā. Un kur vēl bija? Tulīgi kaut kur bija. Es biju Grieķijā un braukšu uz Koreju. Ko tu tur darīji? Skrēju. Grieķijā. Jā. Mums ir ļoti skaisti izrotāta skola. Mūsu vietējie mākslinieki ir ļoti pacentušies, un ka mūsu skolā ienāk iekšā, tad es esmu atvedusi dažreiz arī kādus ciemiņus, no citām no centra skolām, un mums ir ļoti skaisti. Mums vienmēr katru gadu ir kaut kas jauns, un mums ļoti skaistas kompozīcijas. Un tā kā es domāju, ka daudziem pie mums būtu ko redzēt un būtu ko mēs varētu pieredzēt, dalīties droši vien. Jā, ja kādam trūks sajūtas, lai brauc pie jums. Jā, un vārds sakot, tas Ziemassvētku rats ir sācies, un ja ne katru dienu, tad katru otro dienu noteikti kaut kas notiek. Lūk, kā skan dažādi instrumenti ritma grupai no Gaismas speciālās internāta pamatskolas. Vai tu saproti, ka ne jau par mani ir šīs Bētlemes zvaigznes stāsts? Tiešām? Un par ko tad? Tiešā veidā Dievs cilvēkiem atklājas reti. Precīzāk sakot, nedara to vispār. Jā, bet tomēr cilvēki to sajūt. Mana atspīdēšana pie debesīm bija Dieva norāde uz jaunu un ļoti īpašu atklāšanos cilvēkiem, uz jaunu sākumu. Un varbūt tieši tādēļ cilvēki ikreiz ap Ziemassvētkiem un jauno gadu vēlas jaunu sākumu. Jaunu sākumu, jaunu apņemšanos, jaunu gaismu. Un te no debesu juma es visas šīs apņemšanās redzu. Cik cilvēku, tik apņemšanos. Un katrs vēlas tās piepildīt. Bet vai piepildām? Pirms skan nākamais muzikālais pārsteigums Mazais bundzinieks, aprunājos ar 2 puišiem no grupas Zvaigžņu dzirksts. Viņi ir no aprūpes centra Cerību Ligzda – Edgars Lecis un
Dāvis Andersons. Tā ir atkal tā jūsu grupa, kas jau pagājušo gadu spēlēja? Jā, tā pati. Uz pusēm sadalīja. Kamēr nesadalīja uz pusēm, tikmēr nevienā tanī kārtā netika. Tā kā trio spēcīgi un vāja pie vājajiem. Tā. Un kā tā ikdiena paiet? Daudz mēģināt, daudz spēlējat? Jā, it kā jau nemaz nevajag tik daudz. Tā pa drusciņam. Nometne vairāk, tā kā galvenā sagatavot. Bet pārējais jau vairs tā nevajag tik daudz. Un ko tajā nometnē tikai muzicējat vai arī kaut ko citu? Nē, visu muzicē un vingro un tādas praktiskas zināšanas iemācās. Fotografējām šogad lidostā arī izstādi ir. Fotokonkurss bija pirmo reizi. Un vai tavs darbs arī tur tika? Ir arī kalendārā, jā. Un kas attēlots tajā foto? Vienā ir ūdens tā kā ar tādu koku, un otrā debesis tādas mākoņojumas. Tas droši vien bija arī interesanti, vai ne? Jā, tāpēc, ka pirmo reizi tāds fotokonkurss bija. Un tas speciāli braucām uz Kauku un fotografējām to piekrasti. Vējš arī bija tāds? Vai, toreiz vējš bija šausmīgs. Īsi brīdi pafotografē un ras mašīnu. Un viesturs viss savas smukās kājas aizvaidīja projām. Tur viņa šķupiņā bija tā pie vārtiem, visus aizdriedēja projām uz savu skriešanu. Tā bilde sanāca, tā. Tikai restas, visi putni jau bija projām. Bet šodien būs taču svētku sajūta? Šodien jā, tā. Tik daudz, ka tas vēsums tā, bet... Ziemai jau tas piedien. Arī spēlējuši bungas. Mazais bundzinieks, tieši tāpat kā pagājušajā gadā. Un kā tika izvēlēts šī mazais bundzinieks? Kāpēc tieši to? Bet, kad mēs vairāk spēlējam bungas, tādēļ laikam vairāk iedot tādēļ. Un tu jau tad galvenais pie tām bungām būs? Jā, tieši tā. Tad jau var teikt tevis dēļ. Jā. Un kas tev liekas vispār visjaukākais šajos koncertos, kādi ir nāc līdzās? Laikam tas mājīgums, laikam vairāk. Viss tik vienot un tā. Jā, klausies, miera laiks ir klāt, tāpēc varam svētkus svinēt sākt, jo pie mums ir atnācis Jēzus Kristus, kas cīnās ar ļaunumu, viņš uzveic to ar mīlestību, tāpēc viņš par mums grēkus ir izcietis, zini, tā būtu laba zīme mums visiem, ja mēs vairāk pievērstos Jēzum Kristam un aizmirstu to spēku, kas mums ikdienas raista. Šitos pantus es no galvas skinu, savā kamolā zini, pārdomātus tekstus vajadzētu, un šā katru dienu dzīvot vajadzētu. Kāds man teica,
tu par visu to domā, Bētlemes zvaigzne? Par ko? Oi, par ko? Par ikgadējo jauno sākumu. Es domāju, ka ļoti jātic un jālūdz. Skanot lūkšanai operas solisti Jāņa Apēņa izpildījumā, ar kustībām šīs dziesmas stāstu atveido Latvijas nedzirdīgo savienības Rītausma un Rīgas pilsētas Rūpju bērns apvienotā kustību grupa. Uzliec savas vieglas rokas, aizspied gurdās acis ciet. Tu, kas visas sāpes mokas, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet. Lai tie duskas paguruši un kam sirdī izmisums, tava sirds tak izlejusi mīlestību pāri mums, mīlestību pāri mums, mīlestību pāri mums. Uzliec savas vieglas rokas, aizspied gurdās acis ciet. Tu, kas visas sāpes mokas, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet. Dievs Bētlemē piedzima kā cilvēks, un šajā bērnā mājoja visa Dieva godība un spožums. Ikvienā cilvēkā ir ielikts daudz kas liels un brīnišķīgs. Gars, mīlestība, gudrība, skaistums, māksla, izpratne. Jā, mēnesi, tā ir patiesā gaisma, kas atspīdējusi manī, un tā nekur nav zudusi. Tā iemirdzas arvien no jauna, un tādēļ šīs apņemšanās no gada uz gadu.
Skaistās garās kleitās, ko izceļ Baltija apmetņi, savam priekšnesumam gatavojas 2 meitenes no biedrības Sūrābele – Renāta Jakovļeva un Linda Lesiņa. Viņas ir neredzīgas, taču tik dzīves, priecīgas, aizrautīgas un interesantas, ka vēlos iepazīstināt ar abām dziedātājām. Es 1. gadu šogad, man 18 gadu un es no 18 gadiem tagad piedalos. Nu, kā jūs izvēlējāties, ko dziedāt un kā jums tas sanāca? Believe mēs izvēlējāmies, jo mēs bijām nāc līdzās nometnē. Tur mums iemācīja Believe. Atlases konkursam, vienkārši mums skolotāji mācīja vienu dziesmu. Es tagad domāju, ārprāts, kur dziesmu dziedāt, un beigās, kamēr es saukstījos, man kakls sāpēja, es tajā brīdī izdomāju. Es nospēlēju, nodziedāju mājās to dziesmu, un tad skolotāji pateicām, un viņa piekrita, un ar Lindiņu visu saskaņojumu. Tā kā viss bija. Un šodien arī jūs kopā esat uz skatuves un tādu pleca sajūta, ja? Jā, drošības atbalsts. Jā, pilnīgi. Kā jums vēl ikdienā, ko kopīgi vēl darāt? Mēs kopēji tagad eju uz nodarbībām pašlaik pie Anniņa Duboviku. Neredzīga meitenīte, pasniedz klavieres. Viņa skolotāja, viņa tagad Eiropas projektā strādā, un mēs tagad izveidojam tādu trio. Joks, 3 masiņas. Mēs tā parasti tādu ansambli. Es uz klavierēm spēlēju, es pavadu Anniņu uz flautas un Lindiņu uz bungām. Es uz bungām un iznāk baigais ansamblis. Baigais trio sanāk. Tā kā ir ar ko nodarboties. Otrdien, piekdien neju uz klavierēm, otrdien cielaviņas. Mācos cielaviņās izkopt savu vokālu. Es arī tāpat. Un kas jums šovakar šī koncertā ir kāda dziesma, ko jūs nedziedat, bet kas jūs aizkustina, kas jums patīk? Mums ļoti daudz patīk. Mums patīk, ja tu man esi baigi foršā. Baigi forša vispār šogad programma, vispār forša. Tad jau jūs tagad Ziemassvētkos esat ļoti aizņemtas. Jā, mums koncerti pēc koncertiem. Mums kā no šodien sākās, tā piekdiena beigsies. Pa jokam. Bet vai neesat nosalušas šeit? Ir te augsts. Ir augsts. Bet tie koncerti tērpi jau prasa savu, vai ne? Prasa savu, jā. Ir jāpasalst arī. Tad novēlu jums labu skanēšanu. Paldies. Gan jau vēl tiksimies. Tiksimies noteikti. Skan ticība, ko Renāte un Linda izpilda kopā ar kori Balsis. Tad, kad tavai pasaulē pārītums sasniegs, tad, kad sirdī vai gaismas nepietiks, tad es būšu blakus tev, un tev būs mans plecs, un mēs iesim roku rokā tur, kur saulē lēc. Lūksim riņķi iet, un saulē lēc un riet, un šajā pasaulē vienmēr kaut kur dzied. Nāc draugs un dziedi līdz, tas prieks ir dzīvs, ja tu spēj dziedāt. Ar gaismu acīs, ar prieku sirdī, nāc līdz, nāc man līdz, un sāpēs dzīs, un tumsā aizīs. Es ticu nākotnē, es ticu tai.
savu silto roku dod cieši blakusei, lai mēs spējam roku rokā ticēt nākotnei. Lai zeme riņķiet, aiznākts nāks atkal rīts, jo šajā pasaulē vienmēr kāds tam tic. Nāc draugs un dziedi līdz, tu esi dzīvs, ja tu spēj ticēt, ja tu spēj ticēt, cerēt un mīlēt. Nāc draugs, nāc man līdz, un sāpēs cīs, un tumsā gaisīs. Es ticu nākotnei, es ticu tai. Nāc draugs un dziedi līdz, tu esi dzīvs, ja tu spēj dziedāt. Es ticu nākotnei, es ticu tai. Paraugies apkārt. Es zinu, ko gribi teikt. Tu zini? Jā, mēs debesu spīdekļi ejam citam līdzās un apspīdam zemi, kad saulīt atpūšas. Nav mūsu vidū ne strīdu, ne dusmu. Bet zini, varbūt, ka to nakti, kad atnāc tu, Dievs gribēja, lai ļaudis mācās no debesu spīdekļiem sadzīvot. Arī Līva Paleja un Zani Lapiņa ir neredzīgas meitenes no Strasdamuižas internāta vidusskolas. Ar Zani aprunājos ne pirmo reizi. Atceries, mēs jau tikāmies toreiz, kad tu spēlēji. Vai šodien uztraukums vēl lielāks? Nē. Nav? Kā tad tā? Kur tu palika? Lieliem māksliniekiem vairs nav uztraukums. Bet gatavošanos jūti, vai ne? Jā. Visi kaut ko te dara pošas. Kā jūs esat mēģinājuši, cik daudz laiku veltījuši? Diezgan. Īstenībā saksofonu jau mēs no septembra spēlējam. Pirms tam es zinu, ka tu blokflautu spēlēji. Jā. Un kā nodomāji, ka vajadzētu saksofonu pamēģināt? Nezinu, vienkārši gribējās tā. Un skolotājs, kā viņu sauc? Pēters Rudzīts. Viņš ir stingrs? Jā, stingrs. Stingrais skolotājs var būt gandarīts, jo abas meitenes kopā ar Goranu Goru sniedz brīnišķīgu priekšnesumu. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still, wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raised me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Un ļaudis mācās, arī ļaudis iet līdzās, un es ticu, kā arvien ciešāk un ciešāk. Katrīna Līna Vojka no Zālītes speciālās internāta pamatskolas skandē dzejoli Eņģelis. Eņģelis, tur augstu virs galvas, mākoņos. Kāds eņģelis dzīvo? Neredzu to. Viņš lūkojas lejā, kur es un tu, un domā, kā būtu, ja satiktu. Balts mākonis aizslīd. Eņģelis, mazs deguntiņš, atstiņā saules stars mirdz. Tās progainos matiņus izkliedē vējš. Vai manī smaida, kā smaidām mēs? Ikvienam novēlu satikt es savu eņģeli, kurš jūs iemīlēt spēs, bet mans arī es to satiku. Vai zini, ka eņģelis esi man tu? Ognuno pensò solo che
tuo dolorice, risveglia un po' d'amore di calore, la speranza che non c'è. Credo a te. Kamēr skan Piacola Ave Marija, operas solists Ilonas Bageles izpildījumā Betlēmes zvaigzne, ko šajā vakarā atveidoja Diana Panaskova, ratiņkrēslā dzeltenajām saulītēm zibod, dodas projām. Nav jāskumst, ka Betlēmes zvaigzne aizgāja, jo tā gaisma, ko viņa šurp nesa, tā palika un paliks. Kaut arī debesu jumam mākonis pārklāsies. Lai arī mēs tā nekad pa īstam neatminēsim, kas tad bija Betlēmes zvaigzne, tomēr tā no gada uz gadu nāk ļaudīm līdzās Ziemassvētku laikā. Un šīs zvaigznes siltumu var sajust un dāvāt tik viens. Vajag tikai vēlēties un lūgt. Priecīgus Ziemassvētkus un līksmi sagaidiet jauno gadu. Jo, ja kāds negants mākonis nebūs man priekšā, Jaungada naktī es spīdēšu cik jaudas, kā nekā pilnmēnesis laiks taču. Fonda nāca līdzās vadītāja Sārma Freiberga pamato, kāpēc nāca līdzās Ziemassvētku koncerts šogad skan Doma baznīcā. Zinu, ka sabiedrībā daudz runā, bet tomēr pietrūk šī garīguma, man liekas. Un ar visiem spēkiem cilvēkiem, kuri to var, viņiem ir jācenšas vairot, dot. Un es domāju, ka šie bērni un jaunieši var tiešām dot un likt cilvēkam aizdomāties par vērtībām, par patiesām vērtībām. Un kur tad, ja ne šādā mājā vai baznīcā, Doma katedrālē, kur tad, ja ne te likt padomāt? Kā šis gads vai bija ļoti atkal tāda sīva konkurence, jo dažas sastopu gadu no gada, bet ir atkal jauna. Jā, ir mums, kā jau visu dzīvi, mums ir tāda līdzās pastāvēšana. Tā arī šeit bija. Jā, šeit bija jauni laureāti, bija tādi, kas bija kādreiz bijuši. Kā jebkur ir jāstrādā, lai apliecinātu sevi. Jo šis jau koncerts, tas jau ir, kā es teicu, tā kā putukrējums tortei. Bet, lai to pašu torti radītu, pie tā ir milzīgs darbs pamatā jāieliek. Un kurš varbūt netik cītīgi tanī gadā pastrādā, konkurence ir. Un tāpēc mums parādās gan jauni, gan izkrīt vecie uz kādu laiku, un tad viņi atkal saņemās un grib neatdot savas pozīcijas. Un tā ir mūsu tāda iekšējā šī dzīve, tā kā sportistiem olimpiskās spēles, tā mums ir laureāti. Tas ir 1-1 principā. Jo tad, kad bērni reģionos, kad viņiem tiek paziņots, ka viņi tiks uz Rīgu, tad tās ovācijas ir tieši tādas pašas, kā paziņot, tu tiks uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir fantastiski. Jā, nevienmēr tā, tādā pārnestā nozīmē konfeti būs tā, kas tev iedos to gandarījumu sajūtu, bet, kā es šodien jau teicu, kad aplausi šiem bērniem ir skolotāja darba rezultāts faktiski, un viņi ir aizkulisēs, bet aplausus viņi arī saņem. Dziesma Ziemassvētku laiks aicina kopā visus festivāla nāc līdzās laureātus, un katra balss skan tā, ka bez tās noteikti kopkors neizdotos, tik skanīgs un sirsnīgs. Ir piedzimis bērns, viņš pasaulē nācis. Ar svētību visiem šai klusajā naktī. Laimīgs kā brīnums, gaisīgs kā sapnis. Cerību nesi sev līdz. Ziemassvētku laiks, visus ielīgsmo, bērnu dziesmas tik priecīgi skan. Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot, šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Viņš cilvēkiem nesīs mieru virs zemes, mieru un cerību visiem, kas dzīvo. Dāvā mums dzīvojam laimīgus sapņus, sapņus, kas piedod aizmirst jauno. Ziemassvētku laiks, visus ielīgsmo, bērnu dziesmas tik priecīgi skan. Šis
laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Ziemassvētku laiks visus ielīgsmo, bērnu dziesmas ir priecīgi skan. Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot. Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Šis laiks mums rāda, kā patiesi dzīvot, māca mums cerēt un māca mums piedot. Mīlēt patiesi, priecāties īsti, pieaugt bērnu, kas dod jaunu dzīvi. Ziemassvētku laiks visus ielīgsmo, bērnu dziesmas tik priecīgi skan. Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot. Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Ziemassvētku laiks visus ielīgsmo, bērnu dziesmas tik priecīgi skan. Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot. Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Ziemassvētku laiks visus ielīgsmo, bērnu dziesmas tik priecīgi skan. Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot. Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to. Ziemassvētku laiks. Šis laiks māca mīlēt, dāvā prieku un izstarot to. Es domāju, šī rinda pasaka visu. Tādiem mums vajadzētu būt ne tikai Ziemassvētkos, vienmēr. Sarma Freiberga pateica tik vienam koncerta dalībniekam. Savukārt koncerta uzveduma režisoram Valdim Pavlovskim jautāju, kāpēc mums, skatītājiem un klausītājiem, nepieciešami nāc līdzās koncerti. Lai mēs saprastu to, cik mēs esam laimīgi, cik mēs esam, cik mēs esam visi tuvi viens otram. Vispār cilvēki, cik tuvi ir. Jo es to saucu par tādu mazu dvēseles mazgāšanu. Pirms Ziemassvētkiem, kas ļoti labi noder. Jo mūsu dvēselīte jau tā ir tāda krājkasīte, un viņa arī iztukšojās kādreiz. Tad vajag viņu tā iztīrīt, izmazgāt, un tad atkal piepildīt ar tām skaistajām emocijām, un šādos pasākumos noteikti piepildās, jo tā enerģija, ko mums tie bērni atdod, un tā mīlestība, ko viņi atdod, tā ir neaprakstāma. Vai jums ir daudz darba, lai izceltu katru šo dvēselīti, kas ir ar savu talantu tik spoža? Jūs ziniet, nē, viņi ir tā kā tādi tīradnīši. Tur tikai bišķīt ir kaut kāds mazs sārnīts jānopulē nost, un viss tie ir brīnišķīgi tīraģi. Jā, mēs varam teikt, ka viens tur bišķi viens šķību notiņu, viens tur to izdarīja ne tā, bet viņiem ir citas vērtības, tas patiesums, tas īstenums, jo viņi nav aplipuši ar to ikdienas rutīnu un ar tiem putekļiem, kas ir bieži vien mums ikdienā. Klusā nakts, svētā nakts, visi dus no modā. Vēl ir Jāzeps un Marija, kūtī
Nāc līdzās Ziemassvētkos koncerts izskanējis nu jau 16. reizi. Par šī koncerta ierakstīšanu rūpējās Modris Bērziņš, Aivars Štengelis, Gīns Grīvāns un Andris Palējs, bet ar jums sarunājās un visu kopā veidoja Nora Mitspapa un Laima Slava.